šorīt no rīta vedu mammu uz vilcienu. 7:38 no Madona. Visi logi mašīnai aizsaluši. Vēl tagad aizmugurējā nav atsaluši. Labi, priekšējos atkasīju. Jāliek virsū. Savādāk tā kasīšana baigi neforšā. Uz kurieni? Uzlikšu šitādu te. Pasūtīju kaut kur, man liekas, arī Temu vai nepasūtīju. Šitādu uzliek uz loga. Forši. Es jau skatījos Madonā arī. Ir uz šitām te mašīnām segas klātas. Es ar kādreiz sega klāju. Īstenībā kādreiz augstākā ziemā, kad bija tāds, riktīgi augsts ap -30, man tajā laikā bija Terano 2. Un es tentu klāju pāri mašīnai, lai, tā kā tas siltums, izsildīju mašīnu kārtīgi, izbraukāju. Un tentu klāju virsū visai mašīnai pāri, lai siltums saturās, tā lai no rīta var palaist, jo -30 grādos jau bija tā kā bija, jo degviela ir tāda, kāda ir, vai ne? Bet, jā, šitam te vienkārši tagad logam, vai loks netaisās, nesals ciet. Iespiedīsim durvīs, ir tādi speciāli viņiem šitie te. Paskatīsimies tā. Kā iespiedās, ja? Tā pusē. Šis jau tā šāk gaidīs mani, vai ne? Jā, parasti jāliek no vēja puses, lai viņš pūš uz priekšu. Parasti jāliek no vēja puses. Un šādi te. Uz šatkām arī virsū. Uz jāviens, kā viņas latviski sauc. Vēstiklu slotiņā jāliek virsū, lai viņām arī sniegs netiek virsū. Jā, un šādi te iespiežam iekšā. Šādi te viņu aiz durvīm šitā aizāķē. Baigi foršais. Viņš tur maksāja kaut kādas, nezinu, 7-8 eiro, laikam, priekš manas mašīnas. Tur vairāk izmēri bija. Lielāki, mazāki. Bet, jā, baigi ok. Šitā vismaz iznāca ārā, zini, ka tur loks ir vaļā. Nav baigi ilgi jāsilda. Nē, protams, mašīnu sildīt vajag ziemā, bet, ne jau tā, lai logi atnāk vaļā. Jāuzsilda vienkārši, lai motors silts, lai var labi braukt. Jā. Rīta darbiņi visi padarīti, arī iekšā kaut ko sāk darīties. Jauka diena visiem!